Izstāžu kompleksā Ķīpsele šai nedēļas nogalē norisinājās mēbeļu un dizaina izstādes. Patiesi prieks, ka līdztekus ārvalstu produkcijai izstādē plaši un daudzpusīgi pārstāvēt ir arī Latvijas ražotāji. Šeit sastopam arī ezeriņu saimnieku akmeņkali Aivaru Kerliņu. Citi glezno ar rotām, bet dabā var atrast akmeni kā gleznu. Un tās ir tiešām gleznas, kas ir ļoti skaistas, un viņas tikai jāmāk pielietot praksē. Te pie šāda galda siļķi neēdīsim, bet kafiju varam iedzert. Pats galvenais, ka šie darbi ir vienā eksemplārā, jo, piemēram, no šī akmens vairāk tā ir pēdējā plāksne. Ja? Un akmenim ir kādreiz tā, ka izāģē viena plāksne tikai ir derīga, pārējais ir vai tur kaut kādās mazākās detaļās aiziet vai kā. Un tāpēc tie, kas māk novērtēt akmeņas gleznas, jāskrien šurp un jāpērk. Kad ir kāds nepasteidzās pirmais. Latvijas laukakmens ir izcili skaists. To arī jau ir ģeologi pierādījuši, ka Latvijā ir kaut kā saplūduši tie salējumi ļoti skaisti. Un tādu nevar atrast ne Brazīlijas, ne Itālijas, ne Norvēģijas klintīs. Tas ir tikai Latvijas laukakmenī. Ļoti skaisti pārtop šķīvjos galdos, bet ir arī kur dekoratīvs akmens, kas pārtop kaut kādā lopiņā. Ezeriņu saime ir plaša. Zirnekļi un skudras, naudas piesaistītāja varde, gudrības simbols pūce, labklājību nesošais sivēns, gailis, dzērves, zivis, ko tik visu ezeriņos nevar redzēt un nopirkt. Nopirkt var divās vietās – Ezeriņos un Rīgā amatnieku tirgu Egli. Sākot ar lieliem lopiem un beidzot ar mazākiem. Ja nav atbrauc ar kādu transporta līdzekli, var nopirkt lielu dzīvnieku, un es viņu nogādāšu pēc adreses, bet var arī aizvest mazus suvenīrus. Mēs jau arī retāk, bet arī varam izgatavot tieši, kas jums nepieciešams, jo man jau patīk, ka brauc pēc tās lietas, kas ir, jo pēc pasūtījuma strādāt, tas ir tā kā tad māte nepatīk, tā mati nepatīk, kaut kas nepatīk, un tad tur gala rezultāts nav tik labs, kā es ieraugu akmeni un strādāju, un man iznāk tas, ko es esmu galvā izdomājis. Viss tālāk darbi ir aizceļojuši uz Ameriku. Patreiz arī viens it kā gatavojās vai aizbrauks, to mēs nezinām. Bet katru mēnesi kāds brauc kaut kur ārpus valsts. Savukārt jums ir iespēja pašiem aizbraukt ciemos uz ezeriņiem, doties nesteidzīgā pastaigā pa ezeriņu dārzu, noklausīties stāstus par akmeņu modināšanu, to pārtapšanu, ceļu uz ezeriņiem un došanos pie jaunajiem draugiem Latvijā vai aiz tām robežām visā plašajā pasaulē. Nekautrējieties uz brīdi apsātināt laiku un iemūžināt sevi kopā ar katru no Latvijas laukakmens tapušo ezeriņu iemītnieku. Un, protams, ezeriņu mājās jūs atradīsiet ko īpašu dāvanu sev vai saviem tuvajiem radiem un draugiem. Pa vienam vai ekskursiju grupās ezeriņos vienmēr būsiet gaidīti. Savukārt Rīgā Aivars Kerliņš atkal būs pēc 2 nedēļām, kad norisināsies izstāde Māja dzīvoklis. Mājas izstādē Māja dzīvoklis es atvadīšu pilnīgi citus darbus. Tā kā nebūs jāskatās uz vecām bildēm. Nāciet uz Ķīpselu un apmeklējiet manu stendu.